Es iepriekš ievēroju ļoti regulārs apkops, 7000 km, visas ceļas maiņas, vispārējais, tāpat motors noplīs. Tu vari atbraukt stabili, tev var piekaut, es zinu. Kur visur tā var gadīties. Tev Mustang patīk? Nē. Lāsmi, mēs tev īstenībā uzreiz gribējām atvainoties par to, ka mēs visi tik ļoti skarbi pret tevi, bet mēs turpināsim. Ja tu vari 1000 eiro atstāt mēnesī kāršēringā, tas nozīmē, ka visi kārtībā dzīvē. Kā nevelk evakuators, viņi velk ļoti labi. Wow, pirmo reizi mums viedokļi tā krustojās. Nē, bet sakrīt. Čau visiem! Šī ir 8. Autorīga nebrauc virsū epizode. Ar mani joprojām kopā ir dīvāna eksperte numur 1 Lāsma. Normāli eksperti no Autorīga Džeki, Arturs un Dāvis. Un otrais dīvāna eksperts mums ir... Pieteikts. Izdomā kaut ko labi. Pagaidi, lūdzu. Labi. I'm just a sinner. Standarts vienkārši. Tas viss, ko tu varēji, tiešām. Dziedātais un uzņēmējs Miks Galvanovskis. Dīvāna eksperta. Čau. Normāli? Ne, patika? Ir bijis labāk, bet nav arī tā baigs sūdīgi. Gadienīgi. Vienmēr sakot, šī epizode būs ļoti interesanta. Kā mēs zinām, Miks izceļās uz ceļā ar savu Mustangu, vai ne? Tev ir Mustangs? Jā. Ar burtiem Sinners. Siner. Precīzāk, man liekas. Ar numuru, jā. Jā. Ar numurzīmi. Es domāju, visi viņu ir redzējuši. Un parunāsimies par auto un varbūt ne tikai par auto. Par šo to? Mierīgi, droši. Ok. Tas būs paplāts priekš jums. Jā. Labi, sāksim ar to, ka kāds vispār, Mika, ir bijis tavs pirmais auto? Man pirmais auto, tas, kas bija mans auto vai to, ko es braucu pirmo? Tavs tā kā īpašumā. Manā īpašumā kuru tu bija pats tā kā nopirki. Jā. Fords Focusiņš. Wow! Okay, tas Ford Tu cienītājs. esi tas Ford cilvēks. Ir bišķiņa atšķirība šobrīd starp Ford Focus un Ford Mustang. Es atceros, ka vienreiz man bija viens mītings tieši un ar vienu cilvēku, kurš man iedeva tur vienu citu mašīnu priekš vienu videoklipu filmēšanas un mēs sazvanamies un es viņam prasu, vai nekādā, es būšu melnā Fordā, kādā tu būsi. Viņš saka, es arī būšu melnā Fordā. Un es piebraucu un atceros, toreiz redzu to melno skaisto Mustangu. Man bija tāds, tā ir mašīna. Un es ar Ford Focusiņu. Kāpēc Ford Focus? Es nezinu, viņš bija lēts. Jā. Tas ir tas iemesls. Jā, Tagad nekas cits neinteresē. Tīri viņš ir lēts, tev sanāk, man nebija, nopirki nebija jau kādreiz daudz tās naudiņas, vai ne? Ko sāk strādāt, kaut kas sāk bišķi nākt, un tad arī vajadzēja kādu, beigt cenšiem sēdēt uz kakla un ņemt no viņiem mašīnu. Tas bija, ka tu Jelgavā dzīvoji? Jā. Aha. Tagad uz Rīgu atbrauc dzīvot, tad man bija nākamā mašīna bija Bembis. Tev bija BMW. Man bija Bembis, jā. Kurējais tieši? 3. sērija, tas universāls, man liekas, F kaut kas tur kaut kā. Bet tas bija jaunā dizaina tādā ziņā. Man bija īstenībā svarīgākais, lai viņš izstāsta smukāk, ja es viņu pirku nekā viņš. Jo es no mašīnām īstenībā esmu diezgan tāda liela apaļa nulle. Nopietni? Jā, es braucu ar viņām. Es viņas neremontēju pats un vispār jau ne. Viņš brauc Fordu. Es braucu ar Fordu. Viņš brauc ar Fordu. Viņam pirmais autiņš bija Fords. Bet nākamais Bembis. Jā, bet es esmu aizgājis uz tādu, tagad uz amerikāņu noteikti pusi. Man ir Mustangs un man vēl ir Dodge Rams. Tas ir tehnika. Es tikko gribēju prasīt, ir kaut kas plānā vēl tāds, no amerikāņu. Bet es domāju, šobrīd varbūt tā ir tā. Es negribu tā kā varbūt nospoilot, bet es nākamo gadu ļoti iespējams es mainīšu Mustangu pret citu mašīnu, bet tad jau iespējams redzēsiet. Bet tas, nē. Ejam tālāk. Ok. Būs jāstāsta TikTok. Jā. Tā kā ļoti iespējams, jo man bija Mustangs sapņu mašīna, un tagad man vēl viena cita sapņu mašīna parādījusies. Bet arī, tā kā amerikāņi izskata viss tas viss tipa, vai nē? Es negribu nospoilot, es pateikšu, ko priekšā uzreiz dabūs skaidrs. Tas būs jaunais Focus. Jaunais Focus. Ļoti interesanti. Jā. Tas sanāk, tas šķirsies no savu Mustangu, vai viņu arī paturēsi kolekcijai? Beidz, nevajag jau, tas nebūtu tik vienkārši. Es domāju, ka es laikam esmu beidzot pēc vairāk kā 4 gadiem izdomājis par to, ka ļoti iespējams es varētu šķirties. Bet es vēl neesmu pārliecināts. Bet vai tev ir bijis kāds interesants storytājums ar tavu Ford Focus pirmo mašīnu? Ford Focus. Kad džusīti? Es atceros, kad es nevarēju iziet tehniskajā tās atgāzes, kas ir. Un es braukāju ar biodegvielu, man visu laiku pēc pankūkām smaržoja mašīna. Un tad es pabraukāju kāds 2 nedēļas to biodegvielu, un tad tu principā vari uzreiz iziet tās atgāzes. Tas ir slikti vai?
Nevis normāls, ka dūma nav slikti. Mašīna turpina braukāties. Viss forši patīkami smaržo. Tu pabrauc garām cilvēkiem gribās ēst uzreiz. Tu smaržo pēc maķīša. Fritieri vienkārši. Kaut kādā futrākā visu laiku varētu. Jā, tā kā pilsētas svētkos tajā foodkortiņā, kur viss tur. Tik traki, jā. Smarža ir forši pēc pīrādziņiem. Bet kā tas strādā? Tīrāk degviela. Ir dzirdēts stāsts, ka cilvēki gāz iekšā bākā saules puķeļi ir gāzti iekšā. Pēc pīrādziņiem. Smaržojot pēc pīrādziņiem, bet atgās iziet, tāpēc, ka sadegot rodās nevis tas sadegšanas produkts, kas ir no degvielas, bet kaut kas bišķi tīrāks. Eļļu sadegot, viņi tādu organiskāku laikam. Wow. Esmu daudz ko iemācījis šodien. Es par šo podcastu tāds spečuks esmu kļuvis īstenībā. Jā. Skaties, man acīs, kad melo. Es nemeloju. Jau vajag salabot Mustangu, bet kur ir lāsma. Tas man var ieteikt. Man bija visādi, jā, man arī, es Mustangam nācās nomainīt motoru. Mustangam, nevis Focusam? Jā. Tāpēc es arī biju kādu brīdi domājis par to, ka iespējams es palikšu pie tās mašīnas vēl kaut kāds pāris gadus, jo es gāju nomaini motoru, tu principā tev jauna mašīna ir. Tu zini, ka viss būs kārtībā tuvākajā laikā. Tuvākajā laikā. Nē, drīzāk tur ir tā tēma, ka tu ieguldi tur to nenormālo piķi un tev tāds. Jā, bet man liekas, tas ir, ja gadījumā kāds to vēl nav sapratis no mūsu skatītājiem šobrīd, tas, ko tu ieguldi, tas nekādā ziņā neatsvers to, ko tu pārdod to mašīnu. Jā, tu nedabūsi apakaļ to, ko tu esi ieguldījis, bet atkal tev tā zemapziņā, ka tu tikko esi nesen ielicis, tu zini, ka tu vēl vari nobraukt un tevi grūti pārdot. Tas gan. Tīri emocionāli grūti. Tu viņu nojāji, tāpēc bija jāmaina motors. Kaut kas tur notikās, jā. Kaut kas jā. Bet sanāca tā diezgan sālīti, jā, pie desmitnieku to visu izdarīt. Ko? Jā. Motoram? Tā varētu būt, jā. Motors ir, tāpat kā cilvēkam sirds operācijas ir nav lēts priekš. Jā. Tu jau tas lētās aizslās viņas. Nē, tāpēc es tev negribu pirkt mašīnu, jo es neteicu uz 10,000 par fucking motoru. Nē, tas ir tāds ļoti starpgadījums, vienkārši, kas gadās parasti tikai man. Tā kā viss kārtībā. Un tad mēnesī īrai nolikt štuku, tas ir ok. Tas ir, to mēs pieļaujam. Arī diskutabls jautājums. Man, piemēram, man ir žēl to štuku nolikt par to īri fucking. Tāpēc, ka tu atdod naudu vienkārši tu viņu. Gaisā tieši tā. Gaisā, exactly. Savai emocijai atdod naudu. Jā, vai bet emocija no kāršēringa īsti, kāda tur var būt emocija. Vai Tesla var sniegt emociju? Es neesmu auto fanāts, vai ne? Tu neesi? Nē. Man patīk, protams, tas, ka viņiem forši ceļ un viss pārējais, bet, es nezinu, tu noteikti lāsmu zini, Džek, noteikti nezinu, es braukāju ar ikdienā ar močiem, un man gan Hārlis, gan vēl, tā kā, es esmu benzīna galva, tā kā, pilnīgi un galīgi. Vajag to bum. Noteikti, pilnīgi un galīgi noteikti. To smaķelīt vēl. Obligāti. Tā, ka tu moci tur augstu iedarbiem labākais garažalons ir vienkārši pēc... Bet tu vispār Teslā neesi braucis? Es esmu braucis, esmu mēģinājis, stūrējis un tā. Forši, nice, bet tas nav mans pagaidām. Tu piedarbini un, kad skanēs. Jā. No. Okay, cik tu ilgi ar savu Ford Focus nobraukāji? 2 gadi. Bišķi vairāk varbūt pat. Normāli. Labi. Iztēlosimies, ka, piemēram, Miks Galvanovskis sēž sludinājuma portālā. Jā. Un ierauga savu pirmo auto. Vai tu būtu gatavs viņu atkal nopirkt? Ford Focus. Tas tā kā apmēram man prasīs, būtu gatavs atkal sēdēt savu bijušo kopā. Nē. Es tādu vēl negaidīju. Ja godīgi, es nezinu, kam jānotiek, lai cilvēks nopirktu atkal savu pirmo mašīnu. Jā, bet cilvēkiem ir visādi. Viņi arī, piemēram, pēc kāda laika, es domāju, ka pēc tam pašam bijušiem labi ideja uzzvanīt, vai ne? Nav. Bet ir tā emocija, sentimentālā sajūta par to, ka... Kā būtu? Kā būtu, ja būtu, jā. Tā uz vienu dienu izbraukt testdraivā. Tā, mēs par mašīnām šeit atnācām runāt. Mēs arī runājam. Labi, es domāju, mums vajag pauzīt ar spēli. Vai ne? Jā, uztaisim. Mēs varam turpināt. Bet tas pie tā vēl atgriezīsimies. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu auto ar 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums Autorīga Rīga Višķela 14. Jā, mēs varam uztaisīt spēli. Varbūt īsumā var pastāstīt, ko mēs darīsim tagad. Tātad spēles noteikumi visai vienkārši. Miks un Lāsma viena komanda. Es un Artūrs, mēs esam pretējā komanda.
Turpinu. Es gaidu, ka te kaut kāds kas notiksies. Tur viss jau ir beidzies. Jā, Lāsma mēs nav esam fokus. komandā. Okay. Šeit būs daudz highlight. Nē. Un, jā, mēs uzdodam jautājumus par katru pareizu atbildi. Mēs no šīs kastītes izvelkam kaut ko un uzvelkam virsū sev. Par katru nepareizu atbildi tad kaut ko dabūjat jūs. Tad mēs vēlamies kaut ko nostādīt. Nē, Mēs vēlkam virsū. Mēs tikai virsū. Ai. Pagaidām tikai virsū. Tas pēc Es šķirās nepiedalos. Okay, Uz producentu! Nedara. Kancelējam. Jā. Pirmais jautājums jums, jūsu komandai. Kurā gadā Ford Mustang piedzīvoja savu debiju? 1964. Un Mums tātad ir atbilžu variants, ja kas, bet... Ir arī atbilžu varianti, bet šis izklausījās vienkārši tik pārliecinoši, ka Pārliecinoši, jā, es pat īsti negribu negribu lasīt. lasīt. Ok, es varbūt nolasīšu tos variantus. Nu, Mazums. nolas. Mazums. Okay. Tātad kļūdos. 1955, 1984 un 1964. Lūdzu. Nu, te ir, Tas ir viena, Vienā man būvā. žoglis tāds atkārās tikko. te bija Jā? pārliecinoši. Tu vari uzticēties. Ok. Pareizā atbilde 1964. Un es domāju, Dāvis var sagatavot. Drop the Damn. mic. Tas Ok. bija ātri. Ok. Ak, Dievs. Nu, ko? Kas tas ir? Tas ir ūsas. Wow, A, protams. ko Miks darītu, ja viņam vajadzētu vilkt? Man liekas, ka šis bija Mēs izpildījums. zinājām, kurš šito viņš atbildēs. Mēs sagatavojām. Wow. Ok. Nu, kā ir? Kuram labāks? Nu, Es pēc cita Mikam. cilvēka. jums ir, ja man ir no shave novembrī, jums ir no shame. Nu. Ok, tad ķeramies pie otrā jautājuma. Kāds auto notrieca Miku videoklipā pakaļā? Pirmais variants - BMW, Audi un Mercedes. Es neesmu redzējis video. Tu neesi redzējis? Da, labi. Nu. Ai. Tādā pakaļā ar tevi. Tāda tev ir tie komandas biedri. Nē, es zinu, kurš notriec. Nu, saki. Nu, Tu ļausim bet varbūt tu no sākumā. sākuma pamini pišķiņu. Varbūt. Tā, kāds bija Beham? Beha, Audiks un Mercedes. Tu saki man, nesaki viņam galvenais. Viņi vēl pieņems tavu variantu kā atbildi. Kura mašīna varētu notriekt? Bet es tev pateikšu tā, ka tā mašīna nav parasta mašīna. Nav parasta mašīna. Jā. Beha, Audi. bija Catfolks? Tas bija Catfolks. Tad jau bēngas. Nu, Kādas viņiem ir markas? Beha, jā, Catfolks. Tas vēl to. Tas bija ļoti interesanti. es gribēju pavērot. Mersis, man liekas. Ok, tu daudz esi redzējis Mercedes Catfolks? Nē. Audi? Nevar iztēloties Audi Tā Catfolks. kā BMW ir Catfolks. Catfolks. Ir? Audi Catfolks ir. Ir. Kaut kāds vecais, laikam. Nu, man paziņa Cat- strādā tajā jomā, kur notiek visas tās darbības. Viņam ir Audi Catfolks. Okay. Kaut kas jauns. Viņš Man ir rēts, mērķis bet, Catfolks. Mersis. Jā. Nu es pareizi atbildēju. Jā, Man liekas, tā aizdedz vienkārši Pagaidām, fenomenāli. tam Tāpēc, visām ka- viņas var pieņemt. Tāpēc, ka man vienkārši es loģiski domāju, jo Mercedesiem varētu būt. Dāvi, Tā kā tu šobrīd- Beha čista, nē. Es jums varu atklāt vienu noslēpumu par Catfolkam nav jāmaksā Nav variantu. Vēl nodoklis. cits. Ceļu nodoklis nav, jā? Nē. Nopietni. Cilvēks jau visu nomaksā. Specializētais transporta līdzeklis. Nu, ko mēs velkam ekipējumu? Dāvi netīriet cimdi. Jā, tie, kur nezinu, man ir Catfolks. Tātad sākam. Mustangs, Mocis un Catfolks. Man ļoti interesē tas ceļš no Fokusa līdz Mustangam ar Catfolku. Un cilvēks tajā brīdī saka, ka viņš autiņos ir pilnīgi nulle. Jā vai nē? Kuram Tu cilvēkam Braucu ar Catfolks? viņiem. Es Nu, braucu. jā, bet tu neesi nulle, tu kaut ko jau saproti. Nē, no nu es tā- interesējos par kaut kādām automašīnām, kas man patīk. Es teiktu, ka vienkārši varbūt tehniskā ziņā es esmu diezgan tāds čābīgs. Nu, tehniskais tas nav visiem. Manuprāt, jāzina, ir cilvēki Nē, atbildīgi. tehniski obligāti nav jāzina. Ar bet, to pelna. Jā, Te neizklausās, ka ir pilnīgi apaļ nulle. nav Tikmēr pakaļ. mēs esam cimdos. Jā, 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 ļoti skaisti, ļoti eksperti, skaisti. divāni Paldies, eksperti, paldies. normāli. Tad... Jā, jūs te normāli noblēzāt. Bet nākamais jautājums. Davai. Kurā štatā ražo Ford Mustangus? Ui. Tev Tā vairs nav tik vienkārši. kaut kur varbūt ir izskanējuši šis. Es uzticos galveno. Nē, tu izmanto savu sieviešu. sieviešu jādarbojas Nē, man kopā. vajadzēs tad atbilžu variants. Jā, Bliežam, jā. jā. Ir atbilžu varianti pareizi. Jā, ir iespējas. Ir. Tātad pirmais ir Arizona, pēc tam ir Neizklausās pareizi. Mičigana Izklausās un pareizi. Luizijāna. Man izklausās pēc Mičigans. Mičigana. Kā tev liekas? M-burts, Mustangs miks, Mičigan, Lāsma. Nu, varbūt Es tomēr cits uzticos štats kaut kāds. Mikam. Es uzticos Nopietni? Mikam, jā. Kurš laik?
Šajā podkāstā. Šeit maina cilvēku attiecības. Mičigana. Mičiganē. Jā. Tiešām? Jā. Paliekam pie Mičigana. Es domāju, ka jā, maucam. Ok, un Mičigana ir pareizi atbildēt. Oh, okay. 3-0. Kas notiek? Oh nezinu, my es God! nezinu. Tas nav Tas bijis. iet ne pa scenāriju. Bet labi, principā bija doma dot jums turēt rokā šo smuko rāmīti, bet izskatās, ka būs jāliek šeit pa vidu. Izskatās, ka mums pašiem būs jāpopularizē autorīgi. Nu labi, nu tad nākamais. Pagaidi, es laikam sāku saprast. Nē, pagaidi, es tev neiedomājos. Tu domā, Es skatījos uz tavām mūsām tikko. atspīdēju uzsās. Tātad pēdējais jautājums. Kurā gadā saražoja pirmo elektroauto? Es domāju, uzreiz prasam atbilžu variants. Let's go. 1888, 1940 vai 2004? Es saku, ka 2004. izklausās pārāk ticami, un 88. varētu būt pirmie prototypi. Tā kā es teiktu, 88. Jā, prototipi, jā, bet ceturtais, ka nu jau. Nē, ka tiešām uz ielām palaist varētu būt Jā. 4. bet tāds. Jā, kas Ideja bija tā kā un- jau braucis. Tas jau ir izlaists legāli, kā kad brauc pa ielu. Ja? Tā, ka viņš pārvietojās. Jā. Zini kā? Pasties, Lāsmiņ. Šie te trolejbusi arī iet uz elektrību. Vai ne uz Ne, vai viņi pusi? daža? Nu, viņi tā kā ar to vadu Taču ir ir, pie vada pieslēgta. Trolejbus. ragi. Sorry. bet tas tā kā arī skaitās, jo viņiem Tas ir nav. elektroauto. Arī elektroautorāts. Bet viņiem nav tas tā elektronumurzīme tiem autobusiem. Tāpēc, ka viņi ir autobusi. Tie trolejbusi. Grib. Viņi nekur Ne, bet- neaizmuks bez Bet vadiem. tiem elektroautobusiem, kas jau ir šobrīd, viņiem ir X Vai EY. Tagad. vai EY. Jā. O tā. Eks izklausās zīmīgāk. Es nezinu, es ļoti svārstos starp to 8. Man liekas, ka 88. Jo tur ir kaut kāds knips paslēgts, tāpēc ir ieliks tas 2000. gads, lai mēs normāli sajuktu prātā uz to un atbildētu 2004. Bet man liekas, pareizi atbildēja 88. Kāds bija jautājums? Labs. Šis bija labs. Tā, let's go. Kurā gadā saražoja pirmo elektroauto? Saražoja pirmo elektroautorātu. Nu, tā kā uzražoja, palaida, Labi, pabraukāties. tad to 1000, to 88? Jā, jo Bet beigās viņi būs, smaida. tāpēc, ka beigās būs Elijas apškrējiens, un tas būs tas 40 kurš gads. Jo... Bet tas nav 988, bet 888. 800? Jā. Jūs domājat, Pa. Tas visu maina. Arī 98. nebija dzimis, tā kā mierīgāk Bet tīģeri. 2004. jau bija. Tur tas skaitlis 1,8. Pagājuši 1,8. Un kaut ko 5 beigās. Nē, tas sakām 2004. Un kāds bija trešais variants? 1940. Man liekas, ka tur ir kaut kāds Tie apstākļus. bija tādi tumšie laiki. 88. noteikti, ka nē. Tāpēc, ka Protams, ja tas ir mūsu 1800. Bet 1904. 2004. izklausās pārāk, nē. Bet viņi nav ilgi elektroautorāti. Jā, bet saproti, nē, skaties. Varbūt viņi saražoja. Piemēram, 40. gadā viņi uztaisīja to elektroautorātu, un viņš varbūt arī bija šī pabraucis un kādam, nezinu, tur fancy cilvēkam, kā Hitleram vai kam bija elektroautorāts. Viņš tā klusītēm tādu. Bet vienkārši viņš nebija tajā brīdī normāli eksploatējams, jo viņi nevarēja ne pielādēt, neko tam līdzīgi saražot, jau viņi varēja. Tas nenozīmē, ka viņi varēja normāli izmantot. Jo 2007. gads tas izklausās pārāk tuvu. Bet Skaidrs. tas jau var nav beigas. Skaiti 21 gadu atpakaļ. Tas ir Tas daudz. ir tā kā, tev ir 21? Man ir 23. O, tad jau O, kāds tad kaut neko. kā brauc. Tā neko. Tā turpina. Nu, Nu, tad pareizā atbilde. Pametat. Mēs jau pametām diezgan daudz. jā. Nu, mēs te diezgan daudz spriežam. Nu, man liekas, ka vienkārši tas ir pārāk āķīgi, ka tas varētu būt tikai 21 gadu atpakaļ. Bet, Tā, iziet pusminūte, lai izbliest. Lāsmu, tu izdomā. Nē, tu izdomā. Es pateicu, jo viss pārējais pareizi. Saka vienkārši. Vienkārši bliez ārā. Un es saku, 1888. Tikai tas galvenais. Labi. Es uzticēšos pēdējo reizi vīrietim 1940. 1940. Un tā bija tava pēdējā reize. Kad tu Kad tu esi- 2004. Nē, 1888. Mikam tas domu gājiens ir vienkārši perfekti izcils. Viņš nav Jā, nulle. tur intuīcija tiešām ir. Lāsmi, jau klausies? apsveicu, tu esi Lāsmi, +1. tu klausies, jā? Viņam Mācīties. tas domu gājiens ar tiem āķiem vispārējo bija tiešām tā kā precīzi. Jo viņš domāja Jo par tas to, ka skan pārāk sāražoja, sen. nevis izlaida tā kā masveida ražošanā.
Pirmo auto saražoja 888. Kurš tas žuļiks bija? Nu, ot. 62 džeki. Kurš tas žuļiks bija? Kurš saražoja? Tā. Tik agri. Nu, bija tur viens. Kā saka? Nu, ko es domāju, mēs varam nonākt līdz, Kevins akumulators. līdz jūsu atribūtam. Tas ir lietus sargs. Tad skatīsimies, kā viņš mums ar gaismu draudzēsies. Varētu būt, ka sadraudzējās, bet vienkārši Super. Mikam īstenībā piestāv, viņš tāds tumšs. Jā. Nu, re? Nu jā, Bet mēs aizšāvām vienu garām tomēr. vienu garām. Bet mēs bijām pietiekami tuvu. Mēs bijām tuvu. Labi, ka nepateicām dītus. Nenormāli labi gāja. Es jau pēc tam Mika tām idejām, ka viņš tur Es sāk. pēc pirmā 1964. jau biju uz pakaļas apsēdies, domāju, wow. Jā. Tas bija tā kā. Es mēģinu vienkārši lāsmu pārsteigt, saprotu, man jāiekaro kaut kā viņas tā uzmanība ir vispār. Marija. Es nezinu par lāsmu, bet mūsu uzmanību tiek ar. Labi, šo mēs pabeidzām. Pabeidzām. Jā, šis ir Dan. Tavs jaunais auto 1 stundas laikā, 0 eiro pirmā iemaksa un garantija. Spied uz linku zem šī video un piesakies testa braucienam. Ķeramies klātā trešajai sadaļai, kas būs par mūsdienu auto dizainiem. Tu zini, kas ir mūsdienu auto? Lāsma, uzmanīgi. Cilvēks brauca Fordu, tev vajag uzmanīgi. Bet mēs runāsim par modeļiem, kas ir ražoti no 2024. līdz 2025. gadam. Vai tu uzskati, ka autodizains ir neveiksme vai neizprotama māksla? Man ir, kas man ļoti patīk. Jā. Tajā pašā laikā ir elektriskais Mustangs, kas ir pilnīgi mīskasts. Totāli. Bet visi mūsdienu elektriskie auto bez tām reizēm, Porsche. bez nekā. Porsche ir smuki. Audi, kam ir šitais e-trons. Tas jā, e-trons, arī jā. smuks. Bet tie Volkswageni un tie, kas ir tādi budžeta auto, Jā. viņi izskatās Izņemot tādi- tas, kas ir EHR busiņš tikai. Tas ir amazing. Nu, viņš nav tīri Jā, budžetā. tāpēc, ka viņi grib vinnēt. tāpēc viņš viņu tā Mēs runājam par budžeta auto? Viņš ir diezgan padārgs. Tas ir ideja 3 bazes. Nē. Tā ideja bija par to, ka mēs runājam par budžeta auto dizainiem. Nē, Nē, vispār vienkārši kopumā. mūsdienu. Par jebkuriem mēs te Tādiem. vienkārši bazarējam. Nu, ir pāris smuki. Piemēram, es domāju, kāpēc Mustangs nevarēja uztaisīt tā kā pilnīgi tādu pašu izskatu automašīnu, vienkārši elektrisku. Vai kaut Un kādu cilvēki Porsche, būtu jā, tik ļoti tipīgi. tā kā, gatavi pirkt tādu. Un tad viņi izlaiž vienkārši starp Peugeot un starp kaut ko. Jā, es piekrītu. Vai tie jaunie bembīši, kas nesen, starp citu, izgāja 3. sērijas renderīts, un kā viņš izskatīsies pusmīnus. Tu skaties, domā, BMW. Nē, tas ir Tajā Renault. brīdī Tas- es, tas- Man jau salūza, tad, kad viņi izlaiž tos elektroautorātus, kas tā kā antainā kastē. Jā, i3? Jā, I3, man jau bija jā. tajā brīdī nopietni. Es tā kā nav ofens, man vienkārši čoms braukā ar tādu. vai ne, bet, viņš jau neskatīsies šo Viņš raidījumu. neglīd. Gan jau. Čoms nē, auto. Jā. Jā, es teiktu, tā puse ir ok, puse ir kaut kas nav ar stilu izjūtu. tiem Pusi ir ok, ražotājiem. pusi ir diezgan optimistiski skaties uz visu, ja pusi ir ok. Domāju, ka vairāk kā puse ir tāds Diezgan, tāds jā. izaicinošs. Es nesaprotu īstenībā, es vienmēr esmu domājis, vai tiešām to dizainu smuku uztaisīt maksā tik daudz dārgāk. Jo tev taču ir jāizplata tā mašīna tāpat, jebkurā Tur jau gadījumā. tā lieta, un vai tiešām, kad viņu palaiž, tur noteikti kaut kāda komisija ir tam visam apakšā. Viņi skatās tādi, tas jaunais Mustangs ir nenormāli labs. Laižam sēriju. Jā, Kā ir tas kaut var kas, būt? kas saka, ka tas ir ģeniālākais, kas ir bijis līdz šim. Noteikti ir tādi cilvēki. Gan jau. Un tur noteikti nav viens, viņi ir tā kā grupa. Tas nav tā kā, ka es izdomāju izlaist dziesmu, un es izlaižu to, ko es gribu. Nē, tur ir simtiem cilvēku pie tā vienojās, ko viņi izlaidīs. Bet tāpat tās lai to, kas patīk pašam. Jā, beigās varbūt, bet ļoti interesanti, jo es saku, tas elektriskais Mustangs man sāpināja. Teikšu tā. Kā viņš izskatās? Slikti. Gribu redzēt. Mēs varbūt varētu te Iztēlojies, kaut kur kā bildīt izskatās uzlikt. slikti autiņš. un tas būs- Iedomājies Peugeot starp ko viņi varētu, kas vēl tās garā. Man parādīs, es atcerēšos, man bija viena brīdis šis salīdzinājums, kā viņš izskatās, jo tā kā, ieraudzīja. Ak, Dievs! Jā! Smūgi. Nu, Lāsam pamēģina izdomāt kaut kādu salīdzinājumu, kā viņš varētu iztīties. Par šo ietrunu. Nē, šitais Nu, te nē, tev ir šitais ir daudz kaut maz kāds viņam nelīdz advancētais galam, kaut bet kāds Šitais vēl variants. izskatās. Paņem tīri, standārtu vienkārši Es rakstīju elektromustangs. Ko man rakstīt? e-match. E-mačs. Jā, briesmīgi. Es vienkārši gribu redzēt, Es atvainojos visiem. Īstenībā es neatvainojos.
Es tev atvēršu. Jā, redziet, Es vienkārši atvainojos visiem, Tas ir kuri Peugeot Renault. braukā ar elektriskiem Mustangiem. Īstenībā es neatvainojos, tas neglītas mašīnas. Jūs esat viena no tiem 100, kas bija tajā komisijā un pateica, šito laižam ārā. Labi, nu pieņemsim, ka viņš tiešām ir ļoti neglīts. Nu jā. Cik tev ļoti svarīgs ir izskats mašīna? Mašīna. Es akcentēšu. Mašīna izskats. Es domāju, ka cilvēki var manīt ar automašīnā, kādā mēs pārvērtojos. Man ir ļoti svarīgs izskats. Nu, par Cilvēki Ford Mustangs un Focus es gribu paklusēt. Viņš pēc izskata, tur beidz, tas bija sanāca, sākums, vai ne? jā. nu labi. Bet pirmās mašīnas vienmēr ir tādas, Tas būtu bijis dīvaini, ja es sanāca. 18 gados varētu nopirkt savu sapņu automašīnu. Tad ir cilvēki, tagad, kas skatās un brauc ar fokusu. Jā. Nē, es pati kāršēringā ar Ford Focus esmu braukus. Man vienkārši nepatīk, jo es pēc izskata lemju, kāpēc. Tu arī kāršēringā ņem mašīnas pēc izskata. Agrāk nē, tagad arī man ir svarīgi, lai viņa ir tā kā normāla. Tas nozīmē, zini, ko tas nozīmē? No. Ka tev pat daudz ko izvēlēties. īstenībā, jā, precīzi pateikt. Nē, es savā laikā braucu ar Volviku un ar oranžu Audi. Bet pasaka, ka tā vīriešu gauma arī mainījusies, vai ne? Man ir mainījusies vīriešu gala. Kāda Reizeknē viņa bija un kāda Rīga? Labi, es aizsūtu. Bet, jā, es esmu savā laikā notralinājusies ar tādām nesmukām mašīnām. Un kāpēc šobrīd? Tas bija tas pasāds, par ko tu stāstīji. Jā, pasāds arī taču bija. Man bija Viņš Audi, bija bijušiem, pasāds jā? un Volvo. Briesmīgi, reāli briesmīgi. Un kāpēc šobrīd man jāsamierinās, ja var nesamierināties un kaut ko labāk ņemt? Tas Arī nozīmē, ka kāršēringā. ir diezgan liela izvēle. Nu, jā. Tas nozīmē, ka jā, tieši tā. Jā, tieši tā. Pārāk plašs lauks, kurā spēlēt. Vai nelās? Devīze no Mika Galvanovska. Kurš autoražotājs pēc jūsu domām ir pārspīlējis ar mūsdienu dizainu? Mustangs. Pārspīlējis tikai uz slikto vai uz elektriskais. labo pusi? Vai kas ir varbūt too much pieejams, kas varētu būt? Mēs, protams, nerunāsim par kaut kādu multiplu vai par ko tādu. Viņas, liekas, Bet viņi ir neredz. tik neglīti, ka cilvēki sāk piedurties pie viņas. Jā, Bet man viņa Mēs saka, tieši patīk, ka viņa tieši tik neglīta, ka Jā. viņa reta un tev sāk gribēties viņu. Mēs nākam sestajā. Mēs runājam par mašīnām vēl joprojām. Jā. Gan. Un, tā, bet man bija kaut kas galvā īstenībā, kas varētu būt pārspīlējis ar savu dizainu. Pam. Nu, pieņemsim 7. sērijas BMW bijuši, tā kā pat rākā izgājis. Zini, kāds ir interesants paradoks, ka viss, kas agrāk likās krūts, tur nosacīt, tur Mercedes, tur BMW, Audi, tagad sāk ražot kaut kādu, neglīto sūdu. Un Varbūt tad ir kaut vienkārši kādi, pieredze pie tā neglītā kādi sūda. Renault vai tur, teiksim, Dacia, kas tagad ražo normālus autiņus. Man īstenībā, kas man pārsteidz, bija varbūt es arī biju vienā test drivā, kur vienā raidījumā es izbraucu ar to Cupru, kas bija tas Jā. performance modelis un diezgan solīdi bija. Jā, un tas ir Seats. Tur jau stāsts. Un mēs atceramies Seatus, kas ir Tieši tā, mēs atceramies vienkārši neglītas mašīnas ar Seatu vārdu, vai ne? Un tagad, man liekas, tie lielie uzņēmumi kaut ko šauj bišķi garām, man liekas, dažreiz. Jā, Tie tie mazie mazāki, mēģināt kad iegūt viņi to kāpj uz tirgu. augšu, man tāds. Jā, par to arī runa, kad mēs ar dāvu bijām izstādē, iekāpām Renault. Un vismaz agrāk Renault likās, Renault. Un tagad iekāpu, es domāju, wow, tiešām wow. Un tad es iekāpu Jā. BMW, pasēžu, domāju, Vai arī tie jaunie Audi, tas salona izpildījums ir tāds, Kas man patīk BMW un tā tālāk, ka tur nav, salīdzinot ar Renault, man arī kādreiz māsa braukāja ar Renault. Un man nenormāli nepatika tā plasmas sajūta, ka tu taisīs durvis vaļā un tev ir vienkārši, tev ir buņģa. Jā. Tajā brīdī, bet ar BMW vienmēr bija tas, ka tu jūti, ka tu vismaz normāli durvis attaisi vaļā. smagas tā. Jā. Un es nezinu, vai tas man bija parasti tās triggers liels par to, kāpēc man nepatīk viss šis te. Varbūt, bet tagad ir nonācis līdz tam, ka tajā pašā Q3, kur mēs sēdējām, vai tas bija Q2? Draus, Q2, Q3, man liekas. ir tas pats, tā pats sajūta, kas vecajā Renī. Jā? Tu pieskaries ručkai un tev vienkārši tāds plasmas gabals. Tev viņi tā kā sačīgs rokās, domā, oi. Vai. Un ja tu ar nadziņam šitā Tāpēc jāpērk pabrauc, tad mašīnas, kurām durvis varēs uz augšu, vai ne? Jā. Jā, Lai nevarētu Tesla. aizsniegties tās plasmas. Tesličkas. Es vienkārši domāju, jā, par to behu jūs minējāt, bet ja man piedāvātu, es still ņemtu. Ja mums piedāvāt pa brīvu, tad jebkuru mašīnu varētu paņemt. Bet vispār par mašīnām, manuprāt, mūsdienās tas ir aizgājis uz tādu. Varbūt tas ir bijis vienmēr, bet tas, ko es apkārt redzu, ka cilvēkiem ir, viņi diezgan paņem diezgan avansētas mašīnas kredītos.
Un man neiet kopā bišķiņ tas ar to ideju par to, kāpēc lai tu maksātu kredītu par automašīnu, kad īstenībā, kad tu paņem viņu virs tā sava, godīgi sakot, budžeta, un tad, kā es saku, tas ir stulbi tā teikt, bet tas piemērs par to, ka jaunais X5 un viens taps dzīvolis. Jā, ja mēs šaujam tik augstu, tad vajadzētu tā kā saprast savas iespējas. Nav jālic pāri savai dirsai, ja tā var daudz lec pāri savai dirsai. Man liekas, tas ir saistīts vienkārši ar to, ka cilvēkam liekas, man būs status kaut kāds. Es zinu vienkārši no sava rajona džekiem Latgalē, ka tāda bija viņu domāšana. Uz viņiem, uz čiksas sāk skatīties kaut ko, viņi pelna 800 eiro. Tā kā es nopirku Mustang, man arī likās, ka čiksas skatīsies, brauc pa ielu, viņš džekā atskatās. Reizēm arī sanāk pretēji, bet... Bet ko no ers Mustanga apakaļ neatdojas? Vai ne? Jā, bet atkal ir, es vismaz tā uzskatu, ka ja tu aizņemies mazlietiņ, tur kaut kur līdz 10,000, ko tu reāli vari tā kā piespiedu kārtā ātrāk atdot, tas ir quite ok, ja tev vajag pārvietoties, tu gribi kaut ko normālu. Bet, tā kā Miks tur minēja jauns X5, un tu nevari viņu pavilkt, tu zini, ka to nesanāks, un tu gribi tīri, izmest ārā savu aplīti un papantoties priekš kam. Mentalitāte ļoti interesanti. Bet ko tev tas dzīvē uzlabot? Tu sevi ieroci bedrē, bet tev ir X5. Es sev apsolīju par to, ka es sev nepirkšu automašīnu, kamēr es, tā kā savu sapņu automašīnu, kamēr es viņu nevarēšu atļauties nopirkt. Nevis paņemt kredītā. Bet varbūt tā ir tikai mana domāšana, un citiem cilvēkiem ir citādāk. Iespējams, jo es domāju, ir noteikti citādāk, bet man liekas, ļoti feins variants ir, ka tu audz, tu sakrāji, un tu bez sirdsapziņas pārmetumiem. Īstenībā labāk ir maksāt to varbūt kredītu nekā 1,000 eiro kāršēringā mēnesī. Jā, noteikti. Ja mēs tā paskatāmies. Tas ir labāk nekā iet ar kājām. Tā kā vai tu samaksā 300 eiro mēnesī to maksājumu, un tev ir savs auto, vai arī... Tas jau arī parāda diezgan labu tādu dzīves līmeni, ja tu vari 1,000 eiro atstāt mēnesī kāršēringā, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā dzīvē. Jā, bet jautājums, kā ir ar tevi pašu? Ļoti labi. Kas tas ir? Tas ir stūka kāršēringā. Nē, protams, vienkārši kāpēc es ņemu kāršēringus, atkārtošu vēlreiz. Es negribu čakarēties ar remontiem, tu paņēmi atstāji, vai paņēmi uz nedēļu, tā kā mierīgi, un tev pieder tā mašīna. Tu visam ir viens ļoti vienkāršs variants, vai ne? Vīrietis tavā dzīvē. Jā, uzgrūt savu problēmu citām. Jā, uzgrūt sevi kā problēmu citām. Jāatrod vēl tāds, jāatrod. Kuram varēs nogrūst, ja? Kuram varēs nogrūst šo pienākumu. Tev Mustang patīk? Nē. Es braucu ar Teslu. Pareizi. Lūk, arī Porsche man patīk. Taikans. Kā pierakst? Sarkans Taikans man patīk. Elektro, var arī ne elektro, bet elektro vai feinais. Galvenais, lai sarkans. Galvenais, lai sarkans. Jā, arī rozā var. Vai arī melns. Vai arī. Tā jebkurš. Man patīk, ka viņš izlēmīgi. Ļoti forši. Vēsturē nav nozīmes. 0 eiro startā un ātrā noformēšanā. Spied uz linka zem šī video, piesakies un tiec pie auto jau šodien. Labi, mums ir pienākusi kārta spēlē numur 2. Tu zini spēli Kiss Marry Kill? Jā. Redz, tātad, bet Kiss Marry Kill vietā mums būs... Tas bija Fuck Marry Kill, man liekas. Tur var visādi soft. Okay. Mums būs sava versija. Mums rādīs puiši 3 bildes ar mašīnām. Un mums vajadzēs viņas salikt pa kategorijām, piebraukt pie Sinners bāra, savākt žubi. Nākamais variants dotos vakarā izbraucienā. Žubi. Doties vakarā izbraucienā uz krasta makīti un kuru pirktu pensijas gados. Okay, mums vajadzēs salikt pa segmentiem. Tu savu variantu nosauksi un es savu variantu. Davai, let's go. Pirmā mums ir BMW X6. Aha. Nākamā mums ir Tesla. Aha. Ok. Un Dacia. Tā. Man liekas, ir... sākam ar... Kas otrais uz krasta maķīti? Jūs varat ņemt pa vienam. Jā, jūs varat sākt ar pirmo. Sākam ar kuru mēs piebraukt pie Sinners bāra, savākt žubi. Es skatos to Dacia, jā. Dacia ir labi. Ja iekāps, tad... Nē, zikā, tur jau tas stāsts. Ja viņi iekāps, viņi būs uzticīgi. Jā. Bet, protams, ka ar BMW brauksim.
Tu ar Bambi? Es žubītu savākt. Es žubītu savāktu ar... Dacija. Man liekas, ar Teslu, ne? Lāsmu visu ar Tesla aizbēgt. Jā, ar Teslu. Ar Teslu. Lāsmēm gribētu visas tos trīs variantus. Tesla. Jā, ar Teslu Labi. savākt žubīti. Dotos vakar izbraucienā uz Krasta Makīti. Tur, kur Es zinu Džekis to stāv. trešo variantu, tāpēc godīgi sakot, es ņemšu Daciju. Daciju uz Krasta Makīti, jā? O, tas bija negaidīti. Okay. Es arī Es izskaidrošu, kāpēc. Davai. Let's go, jā. Pēc tam. Kādā pēc gadījumā nākamā. negribu braukt ar Teslu. Nē, es pastāstīšu pie nākamā. Jo es zinu, ka ir trešais vienkārši. Okay. Es Daciju arī ņemtu uz Makīti, jo man nebūtu žēl, ja kāda mērce kaut kur. Kaut kur friški nokrīt tomēr. Friški, jā, vienalga. Nu, tā kā, lai viņi tur stāv un sapūst. Tā kā, jā. Nu, zini kā, man nebūtu žēl Tad tēmā. atrod pēc 3 dienām. Našs. Jā, un tad Kā sanāk, reiz nepēt brokastis. pensijas gados tam es ņemtu Behu. Jā, es ņemu Teslu, jo es domāju, pensijas gados es būšu beidzot nomierinājies, nocivalizējies, man būs māja. Jā. Mums vispārējais, man būs savu uzlādes staciju. Un es domāju par tādām lietām. Tagad, lai es brauktu un lādētu kaut ko netak. Jā, īstenībā ir čakars tur pie visiem tiem stāvlokumiem. Ir tikai attaisnojumi, mīļie. Tev kā šeit nav jālādē. Tāpēc... Ir. Ir? Ir. Tur Es var atlaist. To ir Nemaz atlaidis, nedēļ, jā, par to ir jā. atlaidis. Jo tā būtu 1200 mēnesī. Tagad... Vēl ir visu pēc kārtas. Jā, lādēšana tas nav baigais. Nu, protams, ir čakars, kad reizēm tu aizmirsti, ka tev tūlīt izsēdīsies un tev kaut kur jāsaka. Tev ir bijis tā, ka tev beidzās elektrība? Man ir bijusi tāda situācija, ka, nezinu, Džeki zina šo situāciju saistībā ar uzlādi, bet vienmēr sakot, es braucu no Kuldīgas ar Teslu, no kāzām, un ne savām kāzām. Un ir nakts, ir kaut kādi 1-2 naktī, un es rēķinu pēc kilometriem, es nedavilkšu līdz Rīgai. So man kaut kur pa ceļam jāapstājās no Kuldīgas. Un es zvanu tā kā Sinčai, jau. Man ir jālādē mašīna, bet mazajās pilsētās tās uzlādes stacijas ir dīrsā. Nu, tā kā, piemēram, tu kā mežā izkāp vienkārši. Un ir nakts. Dirsāji, tagad tu paliec mežā. Nu, arī mēs iebraucām Tukumā, un Tukumā reāli ir pilnīgi Es uzmanīgi, ko tu runā par Tukums. pilsētām. Nu, zini kā Tukums un Tur- Tu ir tās visas tukumnieki. Tur Jā, jā. Sabila arī nekur nav tālu. Nu, vienmēr sakot, tas Kas vainas sabilēja? Nu, Nav tur nevainas tu Sabilē. vari atbraukt uz Sabilu, tev var piekaut, es zinu. Kur visur tā var gadīties. Rīgā arī tā notiek. Jā. Nu, Krašēnībai, un es zvanu Sinčai, davai tiekamies Tukumā. Viņa aizbrauc no Rīgas uz Tukumu, un es no Kuldīgas līdz Tukumam. Un mēs piebraucam pie tās nabaga uzlādes stacijas. Tā kā neviena tur nav. Mums tur pa labai pusē ir mežs. Tumšs mežs vienkārši. Tad kaut kāds kā senukais spīda un arī pilnīgs klusums. Nu, zini, kā dāmām bailīgi. Bet ir mēs, ja tu piesnīti čomam un pateikt par to, vecīs, var atbraukt līdz Tukumam, es gribu palādēt mašīnu. Labi, puikām tas būtu citādāk. Ja man būtu vīrietis līdzi, tas nebūtu tik traki, bet tiešām ir Ja neomulīgi. tev būtu vīrietis līdz, tev visticamāk arī neizlādēt uz mašīnu. Bet, Viņš pastumtu. Es steidzos uz kāzām, tāpēc viņi neuzlādēja pietiekami. Un es nezināju, ka es braukšu atpakaļ, jo Bet, sagribēju. ja tev būtu iekšdedz dzinējs, tad tev būtu jāiztērē 5 minūtes apgaismotā vietā. Nē, to būtu jāzina. Viņš attīstīs kanāļu ar degvielu. Mums tāpat tās būtu bailes kāpt. Lāsmi, mēs tev īstenībā uzreiz gribējām atvainoties par to, ka mēs visi tik ļoti skarbi pret tevi, bet mēs turpināsim. Varbūt bija Mēs šmaigi. turpināsim. Mēs turpināsim bildīt. Nākamo. Tātad, pirmais ir smukulis, Porsche Ir Panamera. smukuls. Panamēra. Jaguars. Un Volkswagen Amarok. Ar ko brauksim pēc Džusēm? Pēc žusēm. Panamēra. Ar Ar Panamēru. Panamera, ja? Garantēts gols. Amarokā var vairāk iekrāmēt. 2 bagāžniekā. Nē, nu, Panamēru, lai arī papantotos, un tā, nu, zini, visi tur vecrīgās teijas skatītos, ja tur Panamēru iebrauktu. Bet tagad, kad tu krāmē Amarokam Nav aizmugurē. tāds vairāk. Nē, nu, zini, kā. Es tev saku, viņi var nopirkt zem 20. Nē, šito Nu, gan jau ja- ka nedabūs. Bet Šito gan jau, daudzi- nē, Šito varbūt nē, bet, pats, es esmu apstīties Panamerā. Jā. Diezgan. bet cik cilvēki skatās uz viņām es esā?
Tā kā žubi tur diez vai lāsma tur Pēc šī podkāsta noteikti, ka viņai Panamerā būs skatījumi vairāk. Mēs ieraudzām cenas arī uzkāpst. Porsche brandingu un visu. Nekas vairs neinteresē. Panamera vai kas tur? Porsche. Tā. Un tāpēc Pons un foršs vakars varētu sanākt. Labi, tad žubes vācam ar... Es varu izvēlēties visām 3 situācijām pa Panameru. Nē, uz kuru dotos uz krasta makīti? Godīgi sakot, es tikko padomāju par to, ka es varētu to Amroku paņemt priekš vecumdienām, bet, es nevarēšu viņā iekāpt. Tāpēc uz maķīti braukšu ar šo automašīnu. Un Jaguars man paliks vecumdienā. Īstenībā labs, jā. Īstenībā labs variants, jo šitais Jaguars līdz vecumdienām paliks jau retro. Būs foršs autiņš uz VS status. Bet jūs saprotat, cik stulbi tas, kad žurkām tagad ir VS status? Jā, starp citu. Bet tagad jau tās trakā žurkas pazuda palika tikai foršā, tāpēc vai no... Trakās vēl joprojām ir. Trakās arī. Viņas vienkārši atzīmes no jauna. Bet trakām nevar dabūt VS statusu. Nē, jā. Tas gan jā. Ko tu paņēmi? Jaguāru uz pensiju? Viņš paņēma Jaguāru uz pensiju. Ja tu mēs tur redzēji Ford Focus VS statusā. Pagaidām nevar iztēlot. Drīz būs tā. Drīz būs. Bet īstenībā drīz būs. Paies gadi un būs. Es arī to pašu variantu, jā. Tad jums šitien sakrīt idejas. Jā. Okay. Wow, pirmo reizi mūsu viedokļi tā krustojās. Nē, bet sakrīt. Ak, Dievs, Sauc man par Tā, Miku. tā maucam pēdējo. Tātad. Volvo XC90. Žubīšu sapnis Volvo XC90. Žubīšu sapnis Nissan Juke. Tu pats esi žubīti. Es žubi savāktu. Ar goļāru, ne? Golfs. Rīktīgi stilīgs aparāts. Ar golfu. Okay. Ja viņa neiekāpt uzreiz, tad viņa goldigera viss. Jā. Tas vidaņē. Jo reizēm bagāti džeki tā pārbauda. Ne bagāti, bet tā kā, kuri negrib uzkrist uz goldigerēm, viņi pārbauda. Kidnaperi arī. Es arī īstenībā gribētu teikt, ka es brauktu ar... Golfiņu? Jā, noteikti. Un tad es zinu, arī nākamais man būtu uz maķīti, es brauktu ar Volviķi. Un vecumdienām es ņemtu šo mašīnu, jo, man liekas, man būs pilnīgi vienalga, ko man domās vecumdienās. Skatoties, ko mēs uzskatām par vecumdienām. Arī fakts. Ja ir 80 plus, principā... Jā, man īstenībā ir 27 izstās pēc 40, vai ne? Tā kā tas būs drīz. Drīz būs džūks, Mikti. Es domāju. Tev nākamā mašīna būs džūks, jā? Laikam tā izskatās. Izkodām. Es laikam es gribu teikt Volviķi. Volvo atstātu vecumdienām. Un ar Nissan brauktu paēst. To piestāvēt Nissans īstenībā. Jā. Jā. Nebūtu kāršīgs, jāņem īstenībā Nissans. Viņš nemaksā dārgi, viņš maksā 5-6 tūkstoši eiro. Nē, man negribas. Viņš nevelk labi Nissans. Kā nevelk? Džūks. Tur gāzi jāspiež, tad viņš iet? Jā. Nē, man vajag, lai... tā... Kā nevelk evakuators, viņu velk ļoti labi. Tā, ar šo mūsu spēli... Ar šo mēs noslēdzam. Šo mēs esam galā. Auto iegādai nav jābūt problēmai. Dabu autoru 0 eiro pirmo iemaksu uzsauktiem CSDD izdevumiem un garantiju pie mums autorīga Rīga Višķela 14. Šobrīd ir sākusies sezona, kad, man liekas, pēc 3 metriem tev ir jāmazgā mašīna. Ir, jā, tas pretīgais. Tas pretīgais žļurbulis. Tā žļurba, tā putra, kas ir uz ielām. Es tikko braucu paēst, viss mašīna, viss netīra. Ar kāršēringu? Tu uzmanēji? Tesla stāv. Tu pagaidi, tu paņēmi kāršēringu uz visu dienu? Es ņemu uz vairākām dienām. Ok. Es domāju, vienkārši, ja tu paņēmi vēl mašīnu, lai aizbrauktu paēst, un vēl paņēmi mašīnu, lai atbrauktu atpakaļ. Un pa ceļam vēl viņu nomazgā kā savējo. Un uzlādi. Protams, ja tu nedomā par savu ekonomisko stāvokli un Es domāju par nākotnes ieguldījumiem, viss kārtībā lasu viņu. Bet, ja es gribēšu pārvākties, ko man ar to mašīnu darīt? Kaut kur uz ārzemēm. Pagaid, cik es saprotu, tu īrē gan dzīvokli, gan mašīnu, gan... Ko vēl? Drēbs arī. Nē, dzīvokli, protams, īrē. Es nezinu, vai tas dzīvoklis ir worth it, lai es viņu nopirktu, jo tas nav mans tāds dzīvoklis, ko es redzu nākotnē. Bet ir domājis, tu varētu, nedaudz vairāk, pusi no šīs naudas, ko iztērē kāršēringā, tu varētu maksāt kredītā par dzīvokli. Es zinu.
Es esmu par to domājis, bet es saku, te ir Tad tas izdomā, aspekts. ka- Braukt ar Teslu. Bet te ir tas aspekts. Bet mēs nonākam, es kā piemēru pasmejoties, pateicu to viens taps dzīvokli X5. Un mums ir dzīves piemērs priekšā. Nē. Tesla. Un Es vienkārši, es negribu pirmkārt maksāt kredītu savā vecumā vēl. Vai es gribu, lai es tā kā bez kredīta varu atļauties? Es ir negribu viena lieta, kuras var saistīt. tevi aizstāvēt, vai ne? Tev pa kāršēringu tev nekad nebūs jādomā par stāvvietu. Protams. Dzīvojot Rīgas centrā. Tieši piemēram. tā, jo Tas man ir pie liels mājas, pluss, jā. mana privātā stāvā, ka visa full, man nebūtu vietas manai mašīnai. Un uz ielas man ir B-zona, kur B-zona, kur tev Tas dienā sanāk aiziet diezgan 30 salīti, jā. eiro, ja tev visu dienu stāv. Un tagad Džeki visu pēc šī podkāstu noskatīšanās tā meklējam, kur ir B-zona. privātais parkings. Un tāpēc es neteikšu, ka būtu izdevīgāk, man vienkārši būtu savs īpašums. Tas ir viss. Bet man liekas, summas būtu vienādas. Vienkārši citi čakari tur būtu un that's it. Būtu interesanti. Man tā jau dzīve ir interesanta. Jā, kāda jāpēc ņemt vienu pastāvīgu puisi vai noīrēt citus pilēku? Tā kā jā, man iepriekš bija, mana boyfrienda mašīna bija forša. Jā, tev nav jāstraucas, ka tu ņemsi, kur tev stāv mašīna un tā tālāk, bet man gāja degvielā, izstāvvietās. Tāpat. Stāvvieta tā ir diezgan piņķīga lieta, tajā brīdī dzīvojot Rīgas centrā. Jā, īpaši, ja dzīvo Strādā Rīgas daudz centrā, sekodi tad arī, ir tāds sāpīgs jautājums. Tā kā es nezinu, man liekas, kāršērings priekš Rīgas dzīves, ja tu dzīvo centrā, ir izcils variants. Un, ja tev vēl tāds lifestyle, ka tev patīk paceļot, tu vēl domā, kur tava dzīve, tavs kuģītis vienkārši ieies, Ko tu strādā? Es arī gribu. straumē. Tu vari beigt. Un es nevaru šis podkāsts vispār Tavs roasts, principā. nenopietnas vispār. Un jā, viss, paldies. Kāds bija nākamais jautājums? Nākamais jautājums mums ir par auto kopšanu. Pareizi. Kopšana. Jā, cik bieži tu kopi savu Mustangu? Cik tu mazgā? Vai tu viņu vispār No ārpuses mazgā? vai no iekšpuses? Gan. Gan. Vienā brīdī man bija tā, ka es ļoti regulāri to darīju, tieši no ārpuses. Kāpēc? Tāpēc, ka man bija izīme pie mājām, tas parādījās, tas mazgātu, Mazgātuve, tas jā. ProBro, kas ir iebrauc, un man ar viņiem ir sadarbība bija visu laiku. Bet tagad es tā kā esmu bišķiņ pārstājis. Viena iemesla dēļ, es varbūt negribu minēt, kāpēc. Bet, Pastāst, mēs notīkstināsim. nē, tas ir. Mustangam jau šī tāda zemes slānis vienkārši virsū. Nē, ar Mustangu īstenībā tieši šajā brīdī ir servisā uz apkopi. Tāpēc, ka sākoties sezonā, es mēģinu arī būt. Es iepriekš ievēroju ļoti regulārs apkopes, 7000 km, visas ceļas maiņas, vispārējais tāpat motors noplīs. Reiz gadā pietiks. Jā, bet mums ar Rāmu gadījās viena tāda situācija, bet es uzskatu par to, ka varbūt tā bija tā kļūda par to, ka vienkārši nevajadzēja to automašīnu braukt tajā mazgātuvē, un tad mums bija šī izsita stikla. Jā. Bet viņi uzņēmās pilnu atbildību. Gan mazgātuve izsitās? Jā. Tur vienkārši antena, laikam, kas ir oriģināli iebūvēta arī antena šim Ramam. Bet viņš ir ļoti, ļoti augsts. Viņš ir 5 cm zem tās normas, ko var iebraukt. Es pēc tam bildi parādīšu, jums patiks. Un tā antena, laikam, viņa ietinās iekšā tajā rullī. Jo teorētiski viņi ir oriģināli, tā kā visas oriģinālās detaļas ir fajn, ja tev ir braucot mazgātuvē. Bet gadījās tā, un tad es bišķiņ piebremzēju. Un tad es sapratu, ka tas ir vienkārši tāda sagadīšanās bija, un es domāju, ka es arī atsākšu sadarbību ar šo automazgātuvu. Man bija ļoti ērti vienkārši. Tas 90 sekundes, un tas man ir diezgan. Vajag izklausās pēc reklāmas, vai ne? Es tagad neko nereklamēju, starp citu. Raidījumā nav iekļauta produktu izvietošana. Jā, bet vispārīgi tas, ka man bija šausmīgi ērti. Braucot tieši no mājām ārā, man pa ceļam ir, es iebraucu, man tas nepaņem laiku, un tad es vienkārši to, man cilvēki tur raksta, bet varbūt ir tā, ka tev tur virsbūves krāpējās. Jā, un es arī vienreiz atbildēju, godīgi sakot, tajā laikā, ko es ietaupu braukājot ar tīru mašīnu, es varu pēc tam pārkrāsot to mašīnu. Vai nopulēt? Jā, vai nopulēt. Vai arī šobrīd populāri ļoti aplīmēt automašīnas arī. Jā, man nav to mazgātuves. Man vispār agrāk bija bail viņās braukt iekšā, bet tagad fiksi. Jo agrāk es gāju pat ar to šļūteni. Visi tādi arī. Biedēja tās gaismas. Visi ir izgājuši cauri tam. Man biedēja tās visas slotas, kas tur iet tev virsū. Man bail, ka kāds spoguli noraus vai ko. Rīgā jau ir arī tās bezkontakta automātiskās mazgātuves.
Tas, kas Kur ir... nav jā. birsts. Jā? Jā, jā. Man liekas, Tikai gaismiņš. Nu, ūdeni Tur, kur tev pašlaik ir rīktīgs spiediens, nenormālākais. Un, principā, ja tev kaut kāda detaļa vaļēja, tad var arī ļoti var arī iespējams. pazaudēt. vaļā. Jā. Risks ir vienmēr, bet Jā. ir bez birstēm. Nu, labi. Un varbūt tev ir kaut kāds paradums pēc tam mazgāšanā, kādu smaržu to odeklonu nomainīt. Vai kaut kas tāds. Nav? Kaut kāds rituāls, ko tu dari tīrot mašīnu. Vai... Nē, noteikti nav vispār. Nav, jā. Man īstenībā man ir foršs servisā, kad, uz kurien es dzenu savu mašīnu. Šobrīd man ir tā, ka katru reizi aizdzenot mašīnu, tev viņa dod pilnīgi iztīrīt. Gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Un tas, man liekas, tas ir tik foršs lietiņa. Tas Tā ir forša ir pieeja, patīkams, jā, forša tāds. pieeja. tāds. Jā, tā kā tā. Un, Ūdens pudelīt neieliek no zīšu turētājiem. nē. Ai. Bet man bija ļoti interesanti, kad es pirmo reizi to servisu aizvedu. Un es nezināju, ka viņi tā dara. Un man bagāžniekā bija tā kā visādas lietas. Nu, Es saku piemēram. visādas lietas, tā kā visādas lietas. Viņš to saka ar tādām izplastām acīm. Tur bija tiešām visādas lietas. Visādas. Jā, varbūt ne tās lietas, par ko tu iedomājies, bet mēs džekpiesim, par ko varētu iedomāties. Okay. Un tajā brīdī, kad es tā kā, jūs iztīrījāt man mašīnu, tā pastāst man, jā. Tur kastīts tā var tā. Jā, tur bija reāli, viss salicēnās, tas bija tik labi. Bet tur nebija nekas tik traks, vai ne, kad, lai mēs par to nevarētu pasmieties. Nē, es vienkārši domāju, man kaut kad arī tīrīta mana bijušā boyfrienda mašīna. Nu, man trakākais, kas ir mētājies, laikam, ir Draudzene no vakardien. tas, ka viņa tiešām burtiski. Tiešā nozīmē, es atvainojos, aizdirst ar bijusi, bet laikam man metājās tas dušas, tā galviņa, vienkārši galviņa metājās. Labi. Tas nav baigi nekas tāds. Man Ne, nav nekas tikko traks, bija protams. viena tāda problēma. Man pēc koncertiem ļoti bieži dāvina visādas lietas, vai ne? Un es bieži vien viņas ielieku mašīnā, un pēc tam vienā brīdī es viņas izņem ārā. Piemēram, vecākiem vienā reizē atnesa 11 krūzītes no visādām pašvaldībām. un man uzdāvināja ananāsu. Ananās. Un es vispār aizmirsu par viņu. Un es nekā kaut ko ņemot, viņš bija tur, kur zapaska ir no apakšā. Es domāju, kas smird? Oh. Un es pēc kaut kādiem pāris mēnešiem izvalku vienkārši putru ārā, saprotu. Ja taisa tev būtu jāmaina rāds, un tu tāds neskatoties ieliec tur roku, un tu, Tur būtu riktīgi nest. vienkārši ieslīd tajā pļurā. Ai, jums puiši ir kaut kas tāds? Ananās es neesmu aizmirsis. Ne. Nu, tāds krimināls, laikam, nē. Un ko es varētu pateikt uzreiz arī, lai cilvēki uzmanās? Viņi laikam sākuši kaut kā ekošmeko braukt visi un maķīšu glāzītes, kas ir, Jā, ja tu viņus atstāji netīšām uz pāris dienu, piemēram, viņas izšķīst. Izgaiso. Jā. Un tev viss tur tad Jep. notiek. Tad jūs zinat, par ko es runāju. Bet tā ir bijis arī pēc tā kā, ne pāris dienām, vienkārši kaut kādas stundas laikā, kamēr tu brauc kaut kādu gabaliņu. Man tur bija starp pilsētām. Es tur, man liekas, braucu uz to pašu Tukumu, man liekas. Tur ar tā stundiņu kaut kur pa ceļam senāk, kamēr Uzlādi. caur Rīgu. Un jā, tā krūzīte vienkārši no apakšas sāka pilēt jau pa to stundu. Tur gan nebija daudz vairs palicis, bet tāpat stunda. Un Ārprāts. salons ir cūkās. Ārprāts. Nu, tā kā tā, lūk, tad dzīves atziņa neasāja mani nāsas mašīnām. Un krūzītes vairāk par 2 stundām. Jā, tieši tā. Un netērējam daudz naudas karšēringā. Un Es viņam patīku šī podkāsta. es vispār neko neteikšu, ja Džek pateicis vispār. Bet senāk, tad tu vec savu mašīnu uz servisu. Pats tu neko nelabo vispār. Nē. Spuldzīts arī, ja, piemēram, izdeg uz servisu. Labi, man ir sanācis pašam, piemēram, Vai ne? izmantot savu vīrišķo pusi, lai vienkārši tiktu galā ar kaut kādām parastām problēmām, kas ir pilnīgi normāli. Man pēc tam nomira acis, vai ne? Ko es aizbraucu pēc boostera, vai ne? Pielaidu mašīnu. Vai ne? Bet tik tups es neesmu izrādās. Kaut ko es varu izdarīt, jā, bet noteikti kaut kādās lielās lietās, es godīgi sakot, tas izklausīsies varbūt kaut kā nepareizi, bet man liekas, tas ir pareizi. Mans laiks maksā daudz dārgāk. It's valid. Jo tajā brīdī, kad es varētu darīt lietu, ko es nemāku, es varu izdarīt reāli lietu, ko es māku. Un ar to sasniegt daudz vairāk nekā vienkārši čakarēties, remontējot mašīnu. Es pavisam nesen izdomāju samainīt pats starteri autiņam. Okay. Starteri? Jā, kas pielāž Sāk. autiņu. Tik taisīt. vai Jā. kā? Okay. Un tad es nočakarējos dienu,
noskrāpē visu motoru to. Ko to? Nu, tas glāzes tās. Nu jā. Motortelpa. Motortelpu, jā. Nočakarēju motortelpu, kaut ko salauzu. Beigās sapratu, ka jādod servisā. Bet tu to dienu tāpat Es pazaudēji. biju nenormāli Bet ir, jā, dusmīgs. bet Es zaudēt pazaudēju dienu. Es visu laiku rokas netīras, spaudīju augstajā garāžā laiku. Tāpēc, laikam, mēs nonākam pie faktora Tajā par to, ka cilvēki, kuri dara lietas, viņiem jādara savas lietas. Jā. Tieši tā, iedod profesionāli Tieši tā. izdarīt to, Jā. ko viņš nodarbojās. Varbūt viņam tā starta maiņa aizņemtu 2,5 Tas stundas. noteikti. Pat domāju, kā ātrāk. Man vienkārši rokas no neīstās vietas aug. Vai arī ar karšeringu jābrauc? Nē. Wow. Bet, starp citu, šī arī var sanākt ietaupīt diezgan daudz laika. Pirmkārt, nav jāmeklē parkošanās. Nav jāmeklē tas pats jaunais auto. Vēl pasaka, ka tu diezgan daudz naudas var ietaupīt. Nē, to gan es neteikšu. Bet atkal, Nē, varbūt nu, laika ziņā kaut ko var dabūt. Atkarībā, ka es vienkārši ļoti daudz braucu. Ļoti daudz man sanāk braukt. Un, Varbūt privātais šoferis ar savu mašīnu būtu izdevīgāk nekā kāršērings. Varbūt īstenībā kaut kāds privāts Es padomāju par to. Nu, varbūt tev nevedīs ar Teslu. bet man patīk pašai braukt. Man nepatīk iekāpt. Un, uzticēt dzīvību citam. jā, Tu arī pasūtīji privāto šoferi un apsēdināt viņu blakus. tas ir princis. Bet tas viena forša lieta, kas ir ar Teslu sastrēgumos, ja ir autobusu josla, man tāds. Tas gan ir nice. Tu esi Jā. motociklis izbraukt parasti vasaras sezonā. Nu jā, tu vari. Jā. Tas ir iemesls, Numuru noslēgt. kāpēc es gribu mocu. Jā. Tas ir labs iemesls. Dāmas ir vien- litrs. tas ir Viņš labs arī izmanto iemesls. to iespēju. Jā, nē, nu tas ir. Tas ir nenormāli ērti. Tā kā tā. Pabeidzāt. Tu vēl te esi? Es nepamanīju. Viss, jā. Nē, viss kārtībā. Turpinam. Nu viss. Viss. Viss, jā, viss. Man jautājumi ir beigušies, un es domāju, šī podkāstu epizode bija citādāka. Un es ceru, ka skatītāji vispār nepārprata. Vispār nē. Droši rakst komentāros, ko jūs sapratāt no šī visa. Jā, jo, kā man Miks pirms podkāstu epizodes teica, ka sievietes nevar teikt, ka viņa bija interesanta. Es neteikšu, ka viņa bija interesanta, bet viņa bija citādāka. Es paskaidrošu varbūt visiem, lai uzreiz Paskaidroju. ko nozīmē. Ja tev piemēram atnāk sieviete uz tavu koncertu un pasaka, tu prasi viņai, kā bija, un viņa saka, interesanti. Vai bija diezgan sūdīgi. Bet ja tev atnāk Džeks un papas, kā bija, viņš saka, interesanti. Tas tiešām bija interesanti. Zinājāt? Ok. Da? Ja sieviete saka, interesanti, tas nekad nav labi. Tas tā pieklājīgs. Fuj. Pieklājīgs, ej prom. Jā. Okay. Nu, lūk, tā kā paldies Dāvim ar Artūru. Paldies, Mika. I'm just a sinner. Vai. Paldies, Lāsmī, man tev arī prieks satikt. kā vienmēr. Paldies. Nu, un tad tiekamies nākamajā epizodē. Un kādu mēs atziņu varētu iedot sekotājiem un skatītājiem? Kāršērings, let's go. Tieši tā, paldies. Sev neko vairs neteiksiet, viss. No fokusa var iekāpt Mustangā. Jā. Bo. Bet tu paliksi Fordā. Bet tu paliki melnā vēl pie tā. Labi. Ok, tā. Čau.